Čau! Es esmu Ilze, es esmu sejas atskopšanas speciāliste, un es šodien tev parādīšu un izstāstīšu, kas tad būtu, tā teikt, tavs komforts un tavs minimums, lai ikdienā saglabātu savu ādu skaistu, lai tā lēnāk novecotu, lai būtu mazāk redzamas grumbiņas, un lai mēs biežāk būtu tādas svaigas un starojošas. Nu tad lūk, man īstenībā gribētu teikt, ka tie būs 3 produkti, bet viens no tiem ir super kolosāls komplekts, kas ir ar ārstnieciskām spējām, tā teikt, kas palīdz jau arī ar dažādām ādas problēmām, un ne tikai ar novecošanos, bet arī, lai viņa būtu mitra, skaista un lai nebūtu jutīga. Tāds viņš izstāsta. Šeit ir, kā tu redzi, attīrošs līdzeklis, šeit ir acu krēms, šeit ir serums, dienas un nakts krēms. Un tad es rādīšu, stāstīšu, kā tad visu pēc kārtas tev to arī lietot. Tad sākumā tavai ādai ir jābūt mitrai. Tātad vannas istabā ar ramdenu ūdeni samitrina seju un ideāli var samitrināt arī dekoltē zonu. Tad ņemam šīs foršās putnas, izspiežam ārā uz rokām, nedaudz šādi sapatojam un maigi pamasējam visu ādu. Man ļoti patīk šīs te putnas, jo viņas tiešām maigi attīra, tie pašā laikā iesakairināt arī nomierina, bet ļoti labi visu. Viņam nevajadzīgo nost, bet tie pašā laikā nekairina, ne acis, redzēt, es te arī esmu ar acīm visur, vispār nekas netiek kairināts. Tā kā pat tiem, kuriem ir īpaši jutīga āda, arī sausa, un arī tiem, kam ir taukaina, šīs te putas ļoti patiksies. Un pēc tam, ko mēs darām, protams, ka mēs vienkārši ar ramdenu ūdeni noskulējam nost. Tad, kad esam nomaskājuši, varam izmantot sejas dvieliekli un nosasināt, vai arī kosmētiskās salvetes. Atceries, dvielītes ir jāmazgā vismaz reizi nedēļā, ja var biežāk, ļoti labi, un uz 60 grādiem. Nekādi 40, nekādi 30 tur īsti nederēs. Nu, lūk. Klasiskā ziņā mēs tālāk liktu acu krēmu, bet es tev gribu parādīt pilno rutīnu, ko darīt vienreiz nedēļā, lai tā āda tiešām būtu starojoša. Un te tālāk nāk nākošais produkts, kas ir pīlings. Ar pīlingiem ir tā, ka viņi ir dažādi, un tu noteikti zini tas, kas ir skrubis ar tādām abrazīvām daļām. No tā beidz. Tādu to tiešām nevajag un izmanto tādu, kur ir klāts skābis. Visforšākais, ko es esmu atklājusi jau gadiem, ir šis te krēmveida pīlings, jo šajā krēmveida pīlingā ir abi divu veidu skābis. Tātad gan taukainumam noņemt nost, gan tām, kas ir atmirušās šūnas sausās, ja tādas palikušas, tad gan sausajādai, gan taukainā šīs te patiksies, un šīs te skābes ir tās, kas aktivē dziļāk tavas šūnas ādas, lai viņas aktīvāk strādātu, attiecīgi tad ātrāk reģenerējās un mazāk ir grumbiņas, mazāks ir pigments, āda ir svaigāka un nav tāda vairs tik pelēcīga. Nu tā. Un kā tad viņa lieto? Tad redzi, man ir sausa āda. Tas, ko var darīt visērtāk, ir uz tīrām rokām uzspiežam virsū produktu un liekam tādā nedaudz biezākā krēma kārtā, liekam uz sejas. Nu, lūk, un tagad, lai skābes labāk iedarbotos, vari pamasēt. Cik nu tev ir jāūdes un laiks. Starp citu, šis pīlings ir ļoti labs arī, ja tev veidojās pigmentācija padusēs. Un ja veids arī vaksāciju, piemēram, kājām, tad droši šo pīlingu var uzlikt arī uz kājām. Un pa māju vienkārši pastaigāt. Nu, lūk. Es tagad pīlingu esmu uzlikusi, un es viņu paturēšu aptuveni līdz 10 minūtēm. Ir jāstāsta, kurā mirklī viņš jau paliek sakaltis, un tad viņu varēs mazgāt nost. Nu, lūk, var nedaudz pakņudināt, jo, kā jūs minēju, tur ir iekšā skāpis.
var iet tagad baidīt cilvēks pa māju. Un jā, bet atceries šādu te pīlingu, tad vienu reizi nedēļā, biežāk īsti nav nepieciešams, tīpaši vasarā, kad ir daudz saule, jo tomēr arī noņem nedaudz to aizsarkārtiņu. Starp citu, tas, ko es nepaspēju tev izstāstīt par šīm te putām, klasiski pēc sejas ādas attīrīšanas būtu jālieto arī toniks, lai atgrieztu ādas pH līmeni, un viņa nedzīvot tā teikt stresā. Šīm suprīgajām putām ir klāt tāda sastāvdaļa, kas šo te pH līmeni uzreiz normalizē. Līdz ar to tev šis toniks nav nepieciešams. Tev pietiek tikai ar vienu produktu ar šīm te putām. Vai nav lieliski? Nu ko, mans laiks jau ir pagājis, un tagad es došos noskalot seju atkal ar siltu remdenu ūdeni. Un atkal, ko mēs darām? Nosasinam vai nu šādā vielītīs, kas ir domāts tikai sējai, vai arī saldēs. Nu, lūk, bet tagad gan atgriežamies pie standarta. Tātad, ja mēs katru dienu attīram ar putām un pēc tam liekam acu krēmu. Tātad tas, ko mēs darām ar acu krēmu, mēs viņu uzspiežam uz šo te pirkstiņu un tad liekam uz šīm te zonām, kur mēs varam sataustīt šo te kauliņu ap aci, un šādām te kustībām mēs viņu izlīdzināsim. Lūk. Šādi te. Nekādā gadījumā neliec šo te acu krēmas plakstiņa. Tur nav nepieciešams. Tātad tikai šeit. Šādām te kustībām mēs izmasējam kārtīgi, lai te apasiņojās viss. Nu, lūk, un šis te krēms arī palīdz pret tumšiem lokiem, pret nogurumu. Tā kā lielisks palīgs arī ikdienai, un, protams, šo te maigo plāno ādiņu arī pamitrina un pret pirmajām jau novecošanās pazīmēm, kas mums parādās ap acīm. Vēl ko neizstāstīju, viss šī līnija ir pilnīgi bez nekādiem smaržas pastiprinātājiem, tad nav klāt aromāti, viņi nepēc kā nesmaržos, līdz ar to, manuprāt, patīk visiem, jo, tomēr aromāts ir tāda interesanta lieta, un tie pašā laikā arī nekairinās tiem, kuriem ir īpaši jutīga āda. Nākošā lieta, kas mums būs serums. Šis serums ir kolosāls ar to, ka arī palīdz ar šo te aizsargu barjeru stiprināt, jo mums būs stiprāka aizsargu barjera, jo labāk pret visu, kas grib novecot mūsu ādu, tā spēs, tā teikt, turēties pretī. Un, protams, klāt ir arī papildus līdzekļi, lai uzlabotu ādas tekstūru, ādas mitruma līmeni, lai to atjaunotu, lai tiešām viņa būtu skaista, un man ļoti patīk šis te iepakojums dozators. Tas nozīmē, ka gaiss netiek klāt, un ilgāk šis te produkts saglabājas svaigs. Un arī vieglāk lietot. Un atkal uzliekam uz ādas šo te serumu, ja? Šis reiz ātri sasūcās. Man parasti serums iztērēs visātrāk, un es parasti spiežu ārā divus tos spiedieniņus, divas pumpīšas. Ir, kas ir ļoti taupīgi, un spiež tikai vienu. Bet man ātri visu sasūc, tā kā divi man ir ok. Un tālāk jau ir dienas krēms. Arī tādā pašā noslēgtā iepakojumā, un šim dienas krēmam pluss ir tāds, ka ir SPF 30, tātad pret sauli, un tas nepieciešams arī ziemā. Saule ir numur 1, kas novecina mūsu ādu. Arī tad šis te foršais, kas ceļās uz augšu iepakojums, un te ir arī liftinga efekts, tā kā dienas krēms super labs, arī jau, ka parādās pirmās novecošanās pazīmes, tātad 24, 25 gadi. Var jau šo te sākt lietot. Nu, lūk, un tieši tāpat arī uzspiedīšu pumpīšus un klāšu uz sejas. Tāda maiga un zīdaina tekstūra ir šim te dienas krēmam ļoti viegli klājās.
un man patīk, viņš ļoti ātri iesūcās. Tiešām patīkama sajūta. Nu, lūk, un šo te attīrīšanu, acu krēmu, serumu un nakts krēmu daram arī vakarā. Tātad nekas nemainās. Attīram, acu krēms, serums, dienas krēms. Attīram, acu krēms, serums, nakts krēms. Un tād ir viens super maģisks iepakojums, kuram noteikti tev ir jābūt. Jo mēs visas kādreiz nogurstam, un mums visām kādreiz nav tās labākās dienas, tā teikt. Nu, tad šis ir super foršs produkts. Tā ir maska, nakts maska. Šāda te, krēmveidīga. Un viņu, attiecīgi, tagad būtu vakars, tad es uzliktu nakts krēmu, kā pēdējo soli, un ņemtu šo te nakts masku un liktu pa virsu. Šim gan izmantojam kādu špātelīti, tikpat labi tas var būt arī šie te kociņi, lai mēs izņemam ārā un neliekam tur iekšā pirkstus. Nu, lūk, uzliekam pa virsu, lai viņi iesūcās un ejam gulēt. Un no rīta pieceļamies tā, ka mums būtu bijušas 8 ekstra stundas kolosāli laba miega. Ļoti ātri pamitrina, un šeit ir ļoti labs sastāvs, gan hialuronskābe, gan dažādas eļļas, kas tiešām ļoti labi pabaro arī ādu pa nakti. Tā kā noteikti iesaku un paskaties, cik ātri un viegli, un to esi gatava, un nekā sarežģīti. Un tici man, ka tu iesāksi ar produktiem, kas tev tiešām patīk, tu to darīsi katru dienu, un nevarēsi iedomāties, kā tava ikdienas rutīna varētu būt bez šiem produktiem. Un to es esmu dzirdējusi jau no ļoti daudzām savām klientēm. Nu, lūk, tagad tas ir mans stāsts par to, ko es daru katru dienu no rīta un vakarā, un es ceru, ka tas ir tev iedvesmojis un arī pamēģināt šos superīgos produktus. Visu es ielikšu aprakstā, linkus uz šiem te produktiem, tā kā droši iegādājies, baudi, un ja kādreiz ir kāds jautājums, noteikti man uzrakstī. Atā!